Liels paldies par uzaicinājumu. Man liels gods šeit būt, ņemot vērā to arī, ka es esmu, teiksim tā, klasiskāks vēsturnieks un ar mākslas vēstures tik cieši saistīts līdz šim, var teikt, arī nebiju. Bet runājot par Džo Austrumu ceļojumu, es diezgan apzināti arī tomēr gribētu sākt arī ar laiku, kas ir pirms šī paša ceļojuma, jo runājot pavisam arī es centīšos ļoti gari nerunāt šeit, ņemot vērā tomēr, ka šī konference ir par Jāzemu Grosvaldu kā mākslinieku, nevis par Jāzemu Grosvaldu kā karavīru. Bet tieši šī būs tā līnija, tā nots, kur es gribētu akcentēt arī šajā momentā, ņemot vērā to, ka viss viņa austrumu ceļojums, viss šie apstākļi, kuros viņš bija nonācis un kuru laikā vai starp saviem dienestu pienākumiem viņš atrada laiku arī zīmēšanai un skicēšanai, tad tieši ieskicēšu to, kā viņš nonāk, vispirms jau Brītu armijā un caur Brītu armijas misiju arī tuvajos austrumos, Mezopotāmiju un Aizkaukāzu. Runājot par Jāzemu Grosvaldu ceļu uz austrumiem, es gribētu sākt to nedaudz ātrāk, pareizāk sakot, ar pašām viņa dienas gaitu sākumu, strēlniekiem, jo tieši šis moments viņa dzīvē, viņa dienas gaitās, viņa biogrāfija, manuprāt, ir arī atslēgas brīdis, kad viņš iestājās strēlnieku pulkā, 6. tukuma pulkā, un salīdzinoši ātri arī no strēlnieku skaita aiziet projām, sāk pildīt dienas citās Krievijas armijas vienībās. Bet runājot par viņa dienestu strēlniekos, manuprāt, svarīgi divi momenti. Viens, ka iesaistoties šajā vienībā, kā jūs redzat arī attēlā, viņš sāk pildīt jātnieku spridzinātāju komandas virsnieku pienākums, Krievijas armijas virsnieks, 16. gads, un šis Krievijas armijas virsnieka tēls un bagāža ies viņam cauri arī viss viņa gaitas Mezopotāmijā laikā. Faktiski viena kauja, kurā Jāzems Grosvalds piedalās, vai pareizāk sakot, ir klātesošs, ir Ķekavas kauja 16. gada augustā, viena no lielākajām pirmajām strēlnieku kaujām, kur, es uzlikusi prezentācijas arī skaitu, lai jūs varētu redzēt, cik vispār karavīri ir strēlnieku pulkā, 1500, vairāk vai mazāk, un šīs kaujas rezultātā var redzēt, ka vairāk par 100 kritušo, gandrīz 700 ievainoto, faktiski puse pulka sastāv tiek iznīcināti, izvest no ierindas ārā. Pats Jāzems Grosvalds šajā kaujā tieši nepiedalās, jo Ķekavas kauja ir tādā purvainā apvidū, kavalērija, jo jātnieku izlūku komanda ir vienīgā strēlnieku daļa, kas ir uz zirgiem, tur īsti vietas nav, tā vide nav piemērota. Faktiski šī ir zināmā mērā arī viena no retajām kaujām, kurā Jāzems Grosvalds ir tieši klātesošs. Vēlāk noteikti tiks stāstīts arī par viņu šo strēlnieku sēriju, par tiem iespējiem, ko viņš tur guvis. Bet šī militārā dienesta pieredze ir tāda, ka par šo kauju, uzreiz pēc šīs kaujas viņš arī tiek apbalvots ar Svētās Annas ordeni, kas ranga ziņā ir zemāks par Jūra krustu, ko mēs ļoti labi zinām no strēlnieku kauju konteksta kopumā. Bet faktiski uzreiz pēc šīs kaujas, un manuprāt, svarīgi ir pievērst uzmanību viņu dzīvu gaitu chronoloģijai, ja šeit ir, kā iepriekš arī tika minēts, datumiem, kurā brīdī kas notiek un ko mēs par to laiku zinām. Faktiski uzreiz pēc šīs kaujas viņš pāriet no strēlnieku vienības uz galveno artilērijas pārvaldi. Lielākoties nodarbojās ar tulkošanu, pēc tam nodarbojās atkal ar tulkošanu, par viņu poliglotu spējām arī tika jau pieminēts. Un blakus tulkošanai, kā zināmā mērā arī, tajā laikā noteikti teikt kulturālu cilvēku, ne tikai virsnieku, bet arī ļoti labi izglītotu pirms, tā teikt, civilajā dzīvē personu, arī sabiedroto virsnieku pavadīšanu. Kas zināmā mērā arī ievedīs viņu šajā Britu
virsnieku sabiedrībā, par ko mēs runāsim arī tālāk. Runājot par viņu tiešo dienestu, galvenā artilērijas pārvalde, ar ko viņi nodarbojās, tie ir aptuveni 300 cilvēki, atsevišķi komiteja pārvaldes sastāvā tiek izveidota tā saucamie ķīmiķi, ķīmijas komiteja, par ko Jāzeps Grosvalds arī pietiekami daudz raksta. Un, ja mēs skatāmies uz struktūru, uz pienākumiem kopumā, tad šī pārvalde nodarbojas ar sprāgstvielu izgatavošanu un izstrādi, kaujas gāzu izstrādi, dedzināmo vielu izstrādi un gāzmasku ražošanas organizēšanu. Faktiski visa Krievijas militārā ķīmiskā rūpniecība ir šīs pārvaldes pārziņā. Visu dažādu rūpnīcu atklāšanu, pāraudzību Krievijā un tā tālāk un tā joprojām. Runājot par Jāzepu Grosvaldu tieši šo ķīmijas komiteju, kurā viņš darbojās, un arī skatoties tālāk gan viņa piezīmes, gan arī citu piezīmes, es gribētu atzīmēt tieši šo kaujas gāzu izstrādi, ar kuru viņš turpina darboties arī tad, kad jau pilna dienas pienākums ārpus Krievijas, un faktiski tas ir tāds ļoti interesants Pirmā pasaules kara tehnoloģiskais jauninājums, ar ko arī strēlnieku pulki saskārās frontē. Mēs zinām kaujas gāzu uzbrukumu, bet, protams, arī Krievijas armija izstrādāja. Un Krievijas armija, kā ļoti būtiska sabiedroto valsts sabiedrotā, Britu un Franču, tad arī šī sadarbība zināmā mērā iezīmēs arī turpmākās Jāzepa gaitas. Runājot par to, kā viņš nonāk Britu armijā, es varbūt izdarīju nelielu kļūdu, vajadzēja tekstu un bildi apmainīt ar vietām, jo sākumā viņš nonāk Parīzē. Un iepriekšējā sarunu ciklā nedaudz, cik tika runāts par šo, arī tika izteikts tāds pieņēmums, nav jau nekās brīnums, ka Krievu armijas virsnieki nonāk Francijā šajā laikā, ņemot vērā arī to, ka Krievijas armija ir izveidojusi veselu ekspedīcijas korpusu, aptuveni 45,000 vīrus, lai palīdzētu Francijai kaujās rietumu frontē, apmaiņā pret franču ieročiem un munīciju, jo Krievijas armijā cilvēks tik lielā mērā neskaitīja, cilvēku bija daudz, cilvēku resursi bija liels, savukārt Francijā ieroču industrija bija labāk attīstīta un cilvēku savukārt nebija. Tad šī apmaiņa zināmā mērā notika 16. gadā. Bet runājot par Jāzepu Grosvaldu, šis nebūs tas stāsts. Jo Jāzeps Grosvalds nonāk Francijā faktiski tad, kad šis ekspedīcijas korpus jau tiek izformēts. Un, manuprāt, šī ir ārkārtīgi būtiska nianse, lai saprastu gan Francijas armijas štāba attieksmi pret Krievu karavīriem kopumā, gan arī Jāzepa Grosvalda darbu tur. Šajā laikā Krievijai notikusi februāra revolūcija, cars ir gāsts. Jāzeps Grosvalds zināmā mērā klīst pa Petrogradas ielām, domājot par savu turpmāko likteni. To mēs redzam arī no viņa piezīmēm. Zināmā mērā nejaušības dēļ sastop dienestu biedrus, kas dodas šajā misijā uz Parīzi. Bet šis Krievu ekspedīcijas korpus, tāda neliela piezīme, kas, manuprāt, arī ir būtiska, lai saprastu, to, ko varētu saukt par Jāzepu Grosvaldu, varbūt tās psiholoģisko portretu šajā laikā. Krievu ekspedīcijas korpusā notiek tie paši procesi, kas citur Krievijas armijā. Bolševika idejas tur ir nonākušas arī Francijā, un pēc ļoti asiņainām kaujām ar lieliem zaudējumiem aprīlī, šajā 17. gada vasarā, arī ekspedīcijas korpusā rodās tādas dumpnieciskas idejas. Vairāk pulks saceļās. Šī sacelšanās tiek apkarota, brutālā veidā apspiest caur sadursmi ar franču spēkiem. Krievu karavīri tiek apcietināti, nosūtīti uz ieslodzījumu nometnēm. Daļai tiek ļauts iestāties tā saucamajā franču goda leģionā un
ar savām asinīm frontē noskalots šo pārkāpumu, daļa tiek aizsūtīta atpakaļ uz Krieviju, daļa izklīst varbūt tās arī Eiropā, bet Jāzeps Grosvalds ir uz šī fona. Un attiecīgi, ar ko viņš nodarbojās Londonā un Parīzē, ir daudz skaidrāks no viņa piezīmēm. Viņš turpina darbu pie gāzu ieroču, ķīmisko ieroču un kaujas gāzu izstrādes. Pareizāk sakot, kā tulks palīdz Krievijas armijas virsniekiem saprast šo Francijas lielā mērā industrijas attīstību un arī tulko dažādus normatīvos aktus, dokumentus, rokasgrāmatas ar mērķi viņas ieviest Krievijas armijā, šajā pašā laikā saprotot, ka Krievijas armija brūk un jūg. Un līdz ar to arī šis bolševiku apvērsums Krievijā, kā nelāks pārsteigums, kas viņam nāk, mēs redzam arī viņa piezīmēs, ja sākotnēji februārī, martā, zināmā mērā, viņš izrāda simpātijas pret revolucionāriem procesiem Krievijā, kas tuvina Krieviju demokrātijai. Šis ir tas laiks, kad viens no retajiem brīžiem vēsturē Krievijā ir izveidojusies demokrātiska republika. Tas ir ļoti īs un varbūt ne tas patīkamākais laiks Petrogradas iedzīvotājiem, taiskait arī Jāzepam, kurš tur atrodās. Bet, ja mēs paskatāmies arī chronoloģiski, tad tas ir arī laiks, kad viņa komandējums Francijā beidzās. Un šis 9. novembris 17. gadā pēc būtības sakrīt ar bolševiku apvērsumu. Kas notiek tālāk? Sabiedroto virspavēlnieki, gan franču, gan Lielbritānijas armija šo Krievijas virsnieku nosūtīšanu atpakaļ uz Krieviju iepauzē, saprotot to, ka bolševiku apvērsums Petrogradā, kurš ir tikai sācies, vēl nav skaidrības, kas tur notiks. Ir skaidrs, ka ir ieņemts telegrāfs, ir ieņemta osta, ir ieņemta pasta stācijas, bet kas notiek un kādā veidā tas realizēsies, tas skaidrs šajā laikā, protams, ka vēl nav. Tad viņš zinām laiku pavada Londonā, un tālāk jau šis kļūst par viņa ceļu arī uz austrumiem. Jo 18. gada janvārī diezgan ilgā laika posmā var redzēt, kā šī Britu armijas vienība, ko mēs pazīstam kā Dunster Force, jeb ģenerāli Dunsterville vienība, tiek veidota. Kas ir interesanti, viņi netiek veidot uz kādu jau esošu Britu vienības pamata, bet no dažādiem brīvprātīgajiem, lielākoties ar kauju pieredzi. Un šajā momentā, manuprāt, arī ir svarīga šī Jāzepa Grosvalda pieredze, varbūt ne tieši kā kaujas virsniekam, bet kā kauju tieši frontes virsniekam Krievijas armijas sastāvā. Ja mēs runājam par to, kas ir Dunster Force, jeb šī Dunsterville vienība, vajadzētu arī nedaudz ieskicēt to, kāpēc viņi tiek veidoti. Jo arī Jāzeps Grosvalds, kad raksta, lielā mērā atsaucās uz to, ka viņš dosies uz Mezopotāmijas kampaņu. Kaut gan īsti precīzi tas nav. No vienas puses Dunsterville vienība bija pakļaut Mezopotāmijas virspavēlniekam, Mezopotāmijas frontes virspavēlniekam, no otras puses tai bija īpaši uzdevumi, kas tika nolemti jau Londonā, un ņemot vērā šo kāru ar Osmaņu impēriju lielā mērā, teiksim tā, Mezopotāmijas frontē, kas ir mūsdienu Irākas, Irānas, Palestīnas teritorija, pietiekami plaša apmērā, jau no 14. gada faktiski, no pirmajām kara dienām līdz pat kara noslēgumam, šīs kaujas tur notiek ļoti aktīvas. Mezopotāmijas fronte ir pietiekami liela un pietiekami spēcīga. Gandrīz 500 000 brītu karavīri ir iesaistīti. Dunsterville vienība tiek izveidota dažu simtu karavīru sastāvā. Tiek lēsts, ka maksimums ap 1000 vīru viņi ir sasniegusi savā eksistences laikā ar ļoti specifisku uzdevumu. Nevis, lai piedalītos Mezopotāmijas kampaņā kā parasta vienība, kā mēs redzam, arī uzlikus karti,
tīri telpiski, lai mēs varētu saprast, kur atrodas Jāzepa Grosvalda ceļojums un kas notiek šajā laikā tajā apvidū, tādā plašākā ziņā. Tad Danstarvila vienības uzdevums bija nosekt ļoti nelielu frontes iecirkni, ko līdz tam sedz Krievijas armija. Ja šajā laikā pret Turciju karoja no dienvidiem britu spēki, no ziemeļiem Gruzija, teiksim, Kaukās reģions fronti turēja Krievijas armija. Tajā brīdī, kad Krievijā notiek bolševiku apvērsums, šis frontes iecirknis sabrūk. Un Britu un Krievu vienošanās, kas sadalīja ietekmes zonas vēl no 97. gada, mūsdienu Irāna, Persija ir sadalīta faktiski uz pusēm. Dienviddaļa ir Britu ietekmes zona, ziemeļdaļa ir Krievu ietekmes zona, pilnīgi oficiāli, neskatoties uz to, ka tā formāli ir neatkarīga valsts un Pirmajā pasaules karā ir neitrāla. Tad, sabrūkot šai Krievijas impērijas armijai, Britiem rodas ļoti liela problēma. Un šī problēma ir naftas atradnes Mezopotāmijas frontē, Kuveita, Persijas jūras līča reģions ir Britu kontrolē, bet Kaspijas jūras naftas atradnes un Baku, kā viens no ļoti lielākais naftas iegūs reģions pilsētu visā reģionā, kļūst neaizsargāts no Osmaņu impērijas spēkiem, un tā skaitā arī iespējams attiecīgi šī nafta var nonākt Vācu, Austro-Ungārijas un Osmaņu impērijas rokās. Un tieši šis reģions Baku kļuva par mērķi. Faktiski tas, ko Jāzeps Grosvalds arī raksta par savu ceļojumu no Persijas jūras līča piekrastes līdz Enzeli un tālāk līdz Baku, ir ceļš uz mērķi. Tā nav viņa kampaņa. Un tas, manuprāt, arī man pašam sniedz tādu ļoti būtisku atbildi uz to, ar ko tad atšķirās, pareizāk sakot, kāpēc tik ļoti atšķirās Grosvalda skices un zīmējumi no strēlnieku laika, un viņa skices un zīmējumi no šī Persijas ceļojuma laika. Gan viens, gan otrs ir militāra kampaņa, bet, ja strēlnieku kaujas ir tiešām statiska fronte ar visiem tās krāšņumiem, pēdiņās, ja mēs tā varētu teikt, tad šis Persijas ceļojums ir ceļš uz uzdevumu izpildi, kurš ir pietiekami garš. Ja mēs runājam tieši par operāciju Baku, šajā laikā man gribētos teikt tādās paralēlēs varbūt. Es saprotu, šī nav kara muzeja konference, un tāpēc es izmantošu vienu tādu, varbūt mums saprotamāku piemēru. Latvijas brīvības cīņas. Mēs redzam pietiekami dinamisku jucekli, varētu teikt, ja es tagad precīzi atceros 11 valstu armijas un kāda 17 bruņoto spēku formējumu. Tā skaitā privāti, partizāni, dažādi neformāli, neregulāri veidojumi un tā tālāk un tā joprojām. Runājot par šo Kaukāza reģionu, es gribētu teikt, ka tas ir ļoti līdzīgi, tikai ar koeficientu vēl sarežģītāk. Jo šajā laikā Persijā centrālā vara ir ārkārtīgi vāja, tur ir dažādi sociālistiski, dažādi nacionālistiski neatkarības veidojumi, tur ir ļoti brutālas attiecības šī paša Pirmā pasaules kara laikā ietvaros un arī pirms tam starp musulmaņiem un nemusulmaņiem, gan kristiešiem, gan arī persiešiem. Tur ir šī Kaukāza reģionā dažādu tautu, klānu, politisko veidojumu, ambīcijas un veidojumu. Tur ir Krievu monarhija, Krievijas impērijas armija, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi interesants elements tādā ziņā, ka tad, kad Krievija izstājās no Pirmā pasaules kara, tieši šajā frontes iecirknī ir divas Krievijas armijas vienības, kas turpina karot. Turpina karot pret turkiem, arī tad, kad Krievijas armija
vairs Vācija nekaro. Šajā laikā ir Krievu bolševiku uzbrukums Bakū, šajā laikā ir armēņu bolševiku uzbrukums Azerbaidžānas Demokrātiskajai republikai un tā tālāk un tā joprojām. Tur ir ārkārtīgi liels juceklis, kura risināšanai Jāzeps Grosvalds ir iesaistīts, jo viņa pamatu uzdevums tur ir tulks. Un tieši šī Krievu armijas pieredze, pareizāk sakot, viņš arī šajā laikā tiek klasificēts, viņu uztver kā Krievijas armijas virsnieku. Lionela Dunstervilla atmiņās ir viens moments, kur viņš piemin Jāzepu Grosvaldu. Tajā brīdī, kad Jāzeps Grosvalds kļūst par viņa adjutantu vietas izpildītāju. Tad, ņemot vērā, ka iepriekšējais adjutants ir bēdīgi saslims, un slimība šajā frontē ir varbūt pat vēl vairāk izplatīts nekā rietumu frontē šajā laikā dažādas, tad Jāzeps Grosvalds tiek, nevarētu teikt paaugstināts, bet kā valodas zinātājs uzaicināts šo pienākumu izpildēju. Un jāsaka arī, ka ģenerāla Dunstervilla raksturojums varbūt tās nemaz tik laimojošs nav. Viņš saka, es tagad citēšu no atmiņas, iepriekšējā adjutantu vietājs pieņēma Krievijas armijas leitnātu Grosvaldu, kurš ir Lāga zēns, bet nevar viņu salīdzināt ar to iepriekšējo kapteinu Brī. Šis iepriekšējais kapteinis Brī arī bija Krievijas armijas virsnieks. Tikai tā atšķirība bija tāda, ka viņš bija, pirmkārt jau kapteinis, protams, bet otrkārt viņš nāca arī no 5. huzāru pulka, kurš ir zināms kā Melnie huzāri, kas ir tāda vēl no 19. gadsimta attīstītākā, viskaujas spējīgākā, vispezkaunīgākā, ja tā drīkst populāri izteikties, Krievijas armijas vienība. Un militārā ziņā, protams, viņš ir Rūdītas kaujas specvienības virsnieks, atšķirībā pret Grosvaldu, kurš lielāko daļu no kārta tomēr pavadīja štābos un laboratorijās. Kas runājot par šīm atmiņām, man liekas vēl interesants moments, kad ģenerālis Dunstervills un arī citi brīvi virsnieki, kas ir atstājuši piezīmes, arī raksta par to pašu laiku, ko raksta Jāzeps Grosvalds. Bet šīs atmiņas ļoti būtiski atšķirās un ļoti būtiski papildina vienu otru, kas man likās arī interesanti. Vienā momentā vienkārši saslēdzās kopā. Grosvalds savās atmiņās raksta par saviem pienākumiem Tbilisī, lielā mērā to raksturojot kā šņābja sagāde ģenerāļa vajadzībā. Citādi beigas. Bet šajā pašā dienā ģenerālis Dunstervills ir ierakstījis kaut ko stipri līdzīgu. Nevarētu teikt, ka pretrunā, bet viņš raksta, ka viņš vairākas dienas ir mocījies ar diarēju, kas frontē ir ārkārtīgi lipīga, bīstama un šajos apstākļos varbūt arī nāvējoša slimība, infekcija. Un šis iepriekšējais Krievijas armijas virsnieks, viņa adjutants, viņam ir ieteicis Krievu metodi pamēģināt, jo nekāda medicīna nepalīdz. Šņāba piparēm. Un viņš ir izārstējies ar to. Saliekot to stāstu kopā, varbūt tās tie Grosvalda pienākumi meklēt šņābu Tbilisī, tomēr drusku citā gaismā arī parādās. Un runājot par vienību un viņas militāro nozīmi, kur ir salīdzinoši pretrunīgs stāsts no vienas puses, kas ir ļoti svarīgi atzīmēt, visas lielās kaujas starp Britu un Osmaņu impēriju tika izcīnītas Mesopotāmijas frontē. Tas ir tas spēks, kas ir, kā jūs varat redzēt, mūsdienu Irākas teritorija, kauja par Mozulu, Palestīnu, bet tas ir blakus Grosvalda pienākumu izpildē. Bet tajā pašā laikā arī Britu štāba atzīmē, ka tas, ka Bakū naftas atradnes netika atdotas Osmaņu impērija, netika šis iebrukums ļauts tik strauji, zināmā mērā arī sekmē visu Pirmā pasaules kara iznākumu. Runājot par Dunstervilla vienību, viņa neiztur Osmaņu impērijas spiedienu, Bakū tiek atdots. Kauja par Bakū ir otra kauja, kurā Grosvalds ir klātesošs.
Arī šajā kaujā vairāki simti britu karavīru iet bojā, un visa vienība pēc tās tiek izformēta. Tās vietā radot jaunu vienību, kurā iekļaujas arī Jāzems Grosvalds, tā saucamais Ziemeļpersijas spēks ar jau daudz būtiskāku militāro potenciālu. Faktiski tie papildu spēki, ko Danstarvils bija lūdzis un nebija saņēmis, šajā spēkā ir atrisināta ar Uzviju, tiek noslēgts miera līgums starp Britiem un Osmaņiem, Mudras miera līgums. Jūs varat redzēt arī faktiski uzreiz vienība vēl nav izveidota, kad Mezopotāmijas frontē jau Briti gūst izšķirošo uzvaru, un pamatā līdz ar to šīs vienības uzdevums ir tas, ko mūsdienās varētu teikt par mieru uzturēšanu. Azerbaidžāņu vēsturnieki viņu pat definē kā policijas misiju. Faktiski viņi mūsdienās varētu salīdzināt arī ar to, ko mūsu karavīri Kosovo veic. Viņi tur ir klātesoši, bet ļoti aktīvi kaujas darbības šajā laikā nenotiek. Un, zināmā mērā, arī vēl Danstarvila laikā šīs militārās darbības bija noteikts ar notikumiem plašākā frontē, jo, ja tu Osmaņu, teiksim tā, tajā laikā arī parādās šis turku karaspēks, kā apzīmējums, ir ļoti ar lielu pārsvaru pār britu spēkiem, tieši šajā frontes iecirknī, tad citur viņiem veicās daudz sliktāk. Un līdz ar to Osmaņu impērija šo Kaukāza karaspēku izmanto kā rezervus. Viena pēc otras divīzijas sūtot uz cituriem, līdz ar to arī šis uzbrukums viņiem nesekmējās. Un attiecīgi arī šīs viņa austrumu perioda pēdējais laiks, profesors Kļaviņš, manuprāt, ļoti precīzi viņu definē arī grāmatā Džo, kur Jāzeps slinkoja, ņemot vērā, ka nebija daudz tiešo dienestu pienākumu, tad sāk rakstīt savas Persijas ainas, vairāk pievērsās šai glezniecībai, zīmēšanai. Un attiecīgi arī šie viņa pienākumi, manuprāt, jau paši Jāzepa izpildījuma tādā raksturojumā, pamatā viņi darbojās kā internacionāla policija, tai skaitā nodrošinot un arī finansējot un arī veidojot vietējo iedzīvotāju pārtikas apgādi, kas pamatā ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc britu spēki iegūst savu pozitīvo tēlu šajā laikā. Bats ir galvenais iemesls nāvē. Un, ja mēs skatāmies arī, ko Jāzeps Grosvalds ir rakstījis, ir ļoti daudz līķu. Viņi piezīmēs, viņi zīmēs, lielākā daļa no viņiem ir bāda un slimību upuri, un arī šīs attiecības starp dažādajām vardarbīgajām organizācijām, gan militārām, gan paramilitārajām, tas, ko var teikt, etniskās tīrīšanas, kas šajā reģionā starp musulmaņiem, kristiešiem, šītiem, sunītiem, bolševikiem, un pārējiem, tā teikt, ir ļoti aktīvs visos virzienos. Jautājums attiecības par Kalnu Karabahu arī nāk no šī paša laika. Un šis savstarpējais naids, kas pārvēršās atriebībā ļoti mazos lokālos punktos, arī ģenerālis Danstarvils raksta, ka iebraucot Baku, tajā brīdī, kad Osmaņu impērija ir pienākums viņu atstāt, viss pludmale ir pilna ar līķiem. Gan Azerbaidžānu vēsturnieki viņu sauc par genocīdu, citi viņu sauc par etnisko tīrīšanu. Tas ir tas, ko Osmaņu impērija paspēja izdarīt ar tiem, kas pirms tam bija sadarbojušies ar Britiem vai ar Krieviem, nebija paspējuši apglabātos. Šīs nāves ir ļoti klātsošas, bet runājot par Jāzepu Grosvaldu, viņš lielākoties ir tāds vērotājs no malas. Netieši kaujas virsnieks tajā pašā laikā, protams, manuprāt, šis fons ir pietiekami nozīmīgs, lai saprastu tās viņa pieredzes, kuras viņš ir mēģinājis uzlikt uz papīra zīmējuma formā, labi zinot to, ka rakstīt nedrīkst, un arī ģenerālis Danstarvils runāja par savām piezīmēm. Dienu pirms Osmaņu impērijas uzbrukumam Baku pieliek punktu, aizsūta projām savu kladīti. Par šo mēs tālāk nerakstīsim, ņemot vērā, ka mēs nezinām, ar ko šī kauja beigsies.
kauja beidzās ar britu sakāru, un zināmā mērā šī piesardzība tieši ļauj mums tagad par to arī runāt. Paldies!